Jaunais Rīgas teātris sezonu atklāja 28. augustā Ralvija Hermaņa iestudēto izrādi Kapusvētki. Jāatzīmē, ka pirmizrādi tā piedzīvojusi jau Vīnē. Tomēr latviešu skatītājiem šī būs pirmā iespēja noskatīties režisora noslēdzošo darbu latviešu cilvēku pētniecības procesā. Tas aizsākās pirms vairākām sezonām ar garo dzīvi un turpinājās ar Zilā kalna martu, melno pienu, ziedoni un visumu un citām lieliskām izrādēm. Man par šo tēmu vairs nav ko teikt, atzīst Alvis Hermanis. Latviešu tēmu turpina Ilze Rudzīte-Olingere ar kaut ko līdzīgu latviešu stāstiem, tikai par pamatu būs latviešu rakstnieku teksti. Tie nebūs tātad, kā var saprast, tie nebūs dokumentāli stāsti, kā bija, teiksim, manā gadījumā. Izrāde Kapusvētki nav tradicionāls teātris, to veido 3 sastāvdaļas. Pati galvenā ir milzīgas, lielas Mārtiņa Grauda fotogrāfijas, tik projicēts vairākos 100. Ja viņš 2 gadus ir to vien darījis, kā fotografējis Kapusvētkus. Otra sastāvdaļa ir stāsti, anekdotes, kas ir aktieru pašu savākts materiāls, kas arī viņi tātad braukāja pa kapiem, runājas ar cilvēkiem. Un trešā sastāvdaļa ir kapu orķestrītes no 13 pūšamiem instrumentiem. Tad mūsu Jaunā Rīgas teātra aktieri veselu gadu mācījās pūst taurītes, un tad tur būs daudz mūzikas, jā. Hermanis atzīmē, ka Kapusvētki ir pārsteidzoši maz pētīti no zinātnes viedokļa. Tik vien, cik atsevišķos Janīnas Kursītes rakstos un kāda luterāņu mācītāja darbā, kurš savā pētījumā uzsvērs, ka tie esot kristiešu svētki. Izrādes būtība nav meklēt Kapusvētku izcelsmes saknes, tomēr režisoru prāta tās drīzāk ir saistītas ar pagānismu tradīcijām. Kapusvētki ir izteikti latvisks pasākums, uzsver Alvis Hermanis. Mērķis izrādīt tomēr ir nevis tur aizstāvēt kaut kādus viedokļus par vai pret kristietību un tam līdzīgi, un izrādīt kaut ko citu, protams, ir. Es vienkārši citu starpā gribēju piemetināt, ka tā ir, protams, leģenda un mīts, ka tie kristiešu svētki, jo, kā zināms, citās Eiropas ļoti kristietīgās nācijās tur, piemēram, nav tas novērojums, tā, ka iet uz kapiem dabā un tā. Tas man liek domāt, ka tomēr tas ir tāds latviešu pagānismā, kā saka, tā kā zemapziņas, tāda izpausme, ka tam ir vairāk tāda sakars ar mirušo kultu, pie tam tas notiek dabā. Latviešu kapja ārkārtīgi skaisti, pat ne dārzi, bet tie tā kā meži ir un parki. Bet, vienkārši tāds mīts, es domāju, tam daļ radies, ka tie kristiešu svētki, jo vienkārši kristieši kaut kādā brīdī palikuši, kā saka, ne tā greizsirdīgi vai kā, bet viņi vienkārši uzsēdušies uz astes, es domāju, šie tradīcijai. Vēl nākamajā sezonā redzēsim Ilzes Olingeres iestudētu Ivana Viripājeva lugu Delideja, kas sastāv no 7 fragmentiem vai viencēlieniem. Vara Pīņķa pēc Julio Kortasāra stāsta vajātājas motīviem veidotu izrādi ar tādu pašu nosaukumu, un Alvija Hermaņa iestudētu Oblomovu, kas paša režisora vārdiem runājot būs teātris, kas balstīts uz labu literatūru. Savukārt režisora Māra Ķimele jau 3. reizi pievērsīsies Otello tēmai. Es iestudēšu Šekspīra Otello, kurš, protams, taps uz Šekspīra Otello materiāla bāzes. Šis materiāls man šķiet pilnīgi neizsmeļams, un tā kā Šekspīrs ir no tiem autoriem, kurš nevis izsako kaut kādām psiholoģiskām norisēm, bet cenšas atrisināt lielās likumsakarības, kas notiek ar cilvēku, kā viņš sevi apzinās, kas notiek viņa dzīves laikā, un ļoti bieži Šekspīra lugas risinās tajā periodā, kurš ir pirms cilvēka nāves. Un tātad, ko mēs pagūstam dzīves laikā, vai saprast, vai apzināties, vai varbūt pat izmainīties, kas notiek gan ārkārtīgi reti laikam no
miljoniem varbūt vienreiz. Zināmi arī galveno lomu spēlētāji. Jago ir Kaspars Notiņš un Otello ir Andris Kešs, bet mēs gribam visi šo spēles valodu meklēt tādu mūsdienīgu, un es domāju, ka skatītājs sagaidīs dažādi pārsteigumi, un tas tiks risināts varbūt atšķirīgi nekā tradicionālā teātrī. Viens no jaunumiem ir arī jaunā Rīgas teātra bērnistaba, kurā turpmāk vecāki bez raizēm varēs atstāt savas atvases uz izrādes laiku. Bērnistaba izveidota sadarbībā ar bērnu dārzu Bebe, un tajā kvalificētu darbinieku uzraudzībā varēs uzturēties līdz pat 20 no 3 līdz 10 gadus veci bērni. Īpašas privilēģijas turpmāk būs skatītājiem dzimšanas dienu koviļniekiem, kuri izmanto Latvijas mobilā tālruņa pakalpojumus. Krass biļešu cenu pieaugums vai kritums nav gaidāms. Tāpat kā iepriekš saglabāsies 30% atlaide skolēniem, studentiem un pensionāriem. Biļešu tirdzniecība uz šīs sezonas izrādēm jau sākusies.